Dārgie skatītāji, pēc jūsu lūguma publicēju pilnu video ar iespējamās globālistes Zintas Zomeres izteikumiem. Dzimusi it kā Kanādā, tieši tāpat kā Vaira, un atsūtītu šeit no Amerikas, lai mācītu mums Latvijā te latviešiem dzīvot. Vispirms jau vajadzēja latviski iemācīties runāt, skatāmies. Šī smaidīgā Ņujorkas kora dziedātāja dziesmu svētku gājienā ir Zinta Zomere ar meitiņu Klāru. Zinta dzimusi Kanādā, jo viņas vecāki un vecvecāki bija kara bēgļi no Rīgas. Zinta smejas, ka jau bērnībā sapratusi, nav tāda kā citi. Citiem bērniem deva pusdienās baltmaizi, riekstsviestu un ievārījumu, un man vecāki man deva rupmaizi ar aknpasteitu un redīs. Un tad es jau sapratu, kad es esmu, tā latviešu kultūra ir svarīga un daļa no manis. Ļoti daudz tautas dziesmas par dabu, par sauli, par vēju, par priedēm. Un mans tēvs arī bija liels putnotājs, un tad man jau no jaunības bija liela mīlestība izveidojās pret dabu. Pēc studijām Zinta veltījusi sevi klimata zinātnē. Viņa apmeklējusi vai strādājusi vairāk nekā 50 valstīs. Esmu dzīvojis Āfrikā 10 gadus, Ugandā, Keņā, Sierra Leone, Āzijā, Nepāla, Indonēzija. Noteikti esmu redzējis pasauli vairākos veidos. Vispār es redzēju, cik ātri pasaule mainās. Daudzas valstis sola sasniegt neto nulles emisijas, un tas ir ceļš, kas būtu jāiet arī Latvijai. Mēs redzam diskusijās ar Rīgas domu vai ar Saeimas dalībniekiem, kad Latvija ļoti mēģina mazināt emisijas un arī mēģina pielāgoties, bet šīs ir ļoti grūtas problēmas un tā risinājumi nav viegli. Piemēram, vai Latvijai vajadzētu būt atļaut augstākas emisijas, jo viņi bija okupēti daudz gadus. Vai Āfrikai, valstīm Āfrikā vajadzētu augstākas emisijas pieļaut, jo viņas bija kolonizētas un viņam nav bijis iespēja attīstīties. Ceru, ka es varēšu ietekmēt to atbildi par labumu Latvijai. Zinta bieži piemin IPCC. Tas tulkojumā ir klimata pārmaiņu starpvaldību padome. Zinta ievēlēta par šīs padomes darba grupas priekšsēdētāja vietnieci. Kad Latvija atguva savu brīvību, tā bija pirmā reize, kad IPCC publicēja rakstu par klimata pārmaiņām. Un tagad jau mēs varam ievērot, kad dienas paliek siltāk, kad tur ir nokrišņi un plūdes ietekmē mūsu dzīvi. Bērni, kas piedzim pēdējos 3 gados, ir pierādīts, ka viņiem būs daudz vairāk ekstrēmāk notikumi viņu dzīves gaitā. Un tas man sabaid. Ikdienā Zintas ģimene tagad dzīvo Ņujorkā, jo viņa strādā ANO mītnē. Zinta aicina katru sākt ar sevi un saviem paradumiem. Mazi soļi patiesībā samazina arī lielo pēdas nospiedumu, ko atstājam uz planētas. Mēģināt ēst mazāk gaļu, piemēram. Mēs varam mēģināt atrast veidus, kā taupīt enerģiju. Tas arī mums būs mazāk jāmaksā par enerģiju. Tā vienmēr ir laba lieta. Mēs varam mēģināt braukt vairāk ar publisko transportu, vai, piemēram, es braucu katru dienu ar riteni uz darbu par New York, meita aizmugurē. Un vienkārši mazas lietas pataisa lielu starpību. Pēc intensīvas nedēļas Latvijā Zinta atgriežas Ņujorkā pie ģimenes. 3-gadīgā Klāra ir apvainojusies, ka māma nepaņēma viņu līdz uz Rīgu. Viņai te ļoti patīk. Nākamnedēļ Zintai sākas darbs ANO mītnē Ņujorkā, kur Latvijai savā ziņā ir savs klimata advokāts. Bet Latvijai noteikti ir jāpilda tas, kas šajā augsta līmeņa sanāksmē Rīgā solīts. Aikīns Mārs Justs, Latvijas televīzija. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojoties šim te profilam, turpināsim izgaismot globālistus rubrikā, kā izskatās it kā latvieši, kas pārdevušies, lai iznīcinātu Latviju.